Svarīga noteikti ir gan rapša stadija, gan arī kariks deva, kuru izmantosim. Savā saimniecībā es izmantoju Flight Forte un Pontus. Varbūt vari padalīties ar pieredzi, tas ir koncentrēts D vitamīns. Mēs tās žurkas laikam pārbarojam ar D vitamīnu. Ja savā laukā Ironmax Pro granulas vairs neatroda, tad kaitēklis tās ir apēdis. Sveiks, lauksaimnieki! Sezona vēl ir pilnā sparā, tā ka nav ko sēdēt un kājas šūpot. Redzu, mana kolēģe Dagnija jau ir uz lauka, došos pie viņas. Šodienas aktualitātes – rapsis un gatavošanās ziemas kviešu sēja. Dodamies! Sveika, Dagnija! Čau, Oģi! Prieks tevi redzēt. Pastāst lūdzu par savu rapšu lauku. Tātad, rapša lauks šeit atkārtojas ir 4. gadā. Iepriekš bija kvieši, kartupeļi, kvieši, un tagad atkal ir rapsis. Šeit augsnes apstrāde ir minimālā 2 reizes ar Lemken kultivatoru. Sēdz 10. augustā, pirms tā lielā lietus gāziena, šķirne Invigor 1266 CL, tātad Clearfield lauks. Pastāst lūdzu, kas jau šajā laukā ir veikts? Tad vēl no pamatmēslojuma ir šogad iedoti tikai 200 kg, Jāres NPK 10, 13, 25. Un tā kā sadīga lauks 2–3 dienās, tātad ļoti strauji, sadīga arī kviešu sārņauks. Un mēs bijām spiesti likt jau graminicīdu, šeit konkrēti targu 1 litru 24. augustā. Un mēs pie targas pielikām insekticīdu Delmetros, jo tajā brīdī bija diezgan daudz spraģu bojājumu uz visām lapām, un viņš bija ļoti maziņš. Tātad pirmā lapiņa tikai parādījās. Tālāk no sekojošiem darbiem 1. septembrī ir smidzināts liels bākas maisījums, kurā bija klamoks ar dašu, kariks, reviona, mikroelementi un insekticīds. Izklausās patiesi apjomīgs bākas maisījums. Pastāst lūdzu sīkāk, kādēļ tāda izvēle? Es zinu, tas ir kompromiss un es nerekomendēju visiem tā darīt, bet, kā jau tu droši vien nojaut, mūsu saimniecībā aug arī kartupeļi. Un tāpēc rudens periodā, kad citiem darbi jau ir tā kā nolikt pie malas un var diezgan relaksēti visu kaut ko paspēt, mums ir pats saspringtākais darba cēliens priekšā. Un tad, ja mēs varam pirms lielās kartupeļu novākšanas izbrīvēt 1–2 dienas miglošanai, tad skaidrs, ka ir jāsaliek vienā maisījumā diezgan daudz, lai nebūtu pēc nedēļas atkal jāapstādina kartupeļu novākšana un jāskatās, ko vajag rapsim vai vēl citiem darbiem. Jā, un tas ir iemesls, kāpēc. Un šeit ir arī viena no Clearfield tehnoloģijas priekšrocībām, ka mēs varam veidot šādus bākas maisījumus un tādējādi taupīt arī savu laiku uz lauka. Pilnīgi noteikti. Aplūkosim varbūt nezāles, kā izskatās pēc klamoks. Jep. Pagājušas 3 dienas. 3 dienas. 3 dienas. Mēs redzam, ka balande ir noliekusies. Var redzēt, ka dzeltē naudulis šajā laukā. Lauks ir ar mainīgu augsni, vietām smilts, vietām māls, viskaut kas. Un te ir krustdzieži. Naudulim jau es redzēju dzeltenās, tādas dzeltēšanas pazīmes. Manuprāt, šeit mēs redzam vairākām nezālēm, ka var redzēt pirmo dzeltēšanu. Šeit ir arī vēja griķis. Tā kā nezāļu klāsts šeit ir diezgan iespaidīgs. Es domāju, ka kvieša sārņauks šobrīd dzeltē no graminicīda, bet klamoks... Arī no klamoksa tāpat? Jā, klamoks noteikti pātrinās un pastiprinās. Un bez tam ir lielā deķī saugušas rudzasmilgas un citas viendīglapju nezāles, bet tur vēl mums, man liekas, jāpagaida, ka mēs redzēsim, kas ar tām notiek. Tātad mēs redzam, rapsim šeit ir 4 lapas, nāk jau 5. Starp citu, pirms 3 dienām bija tikai 3 lapas, es tev apzvēru. Viņš aug burtiski pa stundām, nevis pa dienām. Līdz ar to ir mazliet baža, kādu devu izvēlēties, jo uzlikt par mazu devu ir lielākā kļūda, ko mēs varam izdarīt. Jā, rapsis šogad man šeit aug pa stundām, tādēļ, manuprāt, regulāciju nedrīkst palaist tā viegli prātīgi. Svarīga noteikti ir gan rapša stadija, gan arī kariks deva, kuru izmantosim.
Kāda tad būtu pareizākā stratēģija? Nu, man šķiet tā, šajā rudenī tā bāzīte, ar ko sākt, būs tas 0,5 litri kariks uz hektāra. Tad, ja mēs esam 4-5 lapās. Savukārt, ja ir gadījies dažādu apstākļu dēļ pāraudzēt, un mums jau ir 6-7 lapa, tad 0,7 minimums drošāk ir iet ar litru, jo šā vai tā izskatās, ka pie šiem apstākļiem 2 regulātori būs nepieciešami šajā rudenī. Tātad princips skaidrs, jo lielāks rapsis, jo lielāk arī kariks deva, Tieši lai tā. varam viņu apturēt. Es tā pieņemu, tev mājās puķudobēm vietas par maz paliek. Pacēlu uz laukiem. Kā redzi, spulgotnes Eiropai par godu 4 metri laukmala. Starp citu, šeit rodās tās spulgotnes problēmas mūsu tīrumos. Viņas neatlido no kosmosa, bet no laukmalām. Dagnī, zinu, ka savā saimniecībā esi izmantojusi Flight Forte un Pontus. Varbūt vari padalīties ar pieredzi, kā tev ir veicies, jo zinu, tūlīt daudziem saimniekiem šī būs aktualitāte, kā ierobežot nezāles. Jā, šīs bija jau 2. sezona, kad mēs visus ziemas kviešu sējumus apstrādājam ar 2 litri Flights plus 0,2 litri Pontus un plānojam to darīt arī šogad. Pieredze, vai ir jāpārmiglo? Jā, pēdējos 2 gadus pavasarī mēs dabūjām pārmiglot tos laukus, kas bija kvieši pēc rapšiem, jo tajos laukos parasti bija pārāk liels rapsītis, un tad es pārgāju ar lētāko no hormonu tipa herbicīdiem kaut kad pavasarī. Un savukārt tajos laukos, kur kvieši aiz kviešiem, šajā gadā mēs zinām visi problēma ar viendīglapju nezālēm, bija lauki, kur mēs pa lauka perimetru nobraucām ar aksiālu, kur bija otrā kārtā sadīgušas viendīglapju nezāles. Bet es esmu ļoti apmierināta ar to risinājumu. Es zinu, ka patiesi daudzi bija uztraukušies no reģistrācijas viedokļa, vai Flight Forte un Pontus šis komplekts vēl būs pieejams. Varbūt vari pačukstēt, kā tur ir. Jāpaskatās kristāla bumbā, bet jaunākā informācija, kas ir BASF rīcībā, liecina, ka mēs varam lietot vēl arī 25. gada rudenī šo Flight plus Pontus, jeb visus flufenocetu saturošos risinājumus. Kad tu plāno uzsākt pati sēju? Mūsu saimniecībā mēs plānojam apmēram 7. un 8. septembrī, jo, tu atceries, Uģi, kāpēc nedrīkst sēt ātrāk? Es tev atgādināšu, tāpēc, ka viendīglapju nezāļu ierobežošanas pirmais agrotehniskais paņēmiens ir izvairīties no pārāk agras sējas, jo pārāk agra sēja provocē un veicina viendīglapju nezāļu savairošanos. Nepārspīlējam ar pārāk agriem sējas termiņiem. Es to tiešām biju piemirsis. Paldies, Dagnī, par tavu laiku. Paldies, ka dalījies pieredzē. Es tad došos vēl tālāk, citi ir apšu lauki jāplūko. Paldies, ka atbrauci, bet pagaidi, viena lieta. Gribēju pateikt, ka es savā saimniecībā lietoju šo pret grauzējiem. Kas ir interesanti, tas ir koncentrēts D vitamīns. Mēs tās žurkas laikam pārbarojam ar D vitamīnu. Nu, nezinu, bet viņām garšo, bet paši gan nemēģiniet. Ok, Dagnī, paldies arī par šo ieteikumu. Tad pirmdien tiekamies ofisā, jā? Tiekamies ofisā. Kamēr esam ceļā uz nākošo lauku, vēlējos tikai atgādināt par BASF rudens rapšu akciju, kurā tu vari savus agromāls punktus reizināt pat ar 3. Labākais ir tas, ka tev papildus tam nekas nav jādara. Vienkārši iesniedz pavadzīmes, kurā esi iegādājies BASF rapšu sēklu, rapšu herbicīdu un kariks. Galvenais izdari to līdz 30. septembrim, jo tad šī akcija noslēgsies. Šajā laukā Ironmax Pro ir lietots. Bet apsekojot lauku, secinājām, ka granulas uz lauka nav vairs atrodamas. Kalgliermezis tās ir apēdis, un ja rapsis ir šādā attīstības stadijā, 2 īstās lapas, viņš vēl ir pārāk jutīgs pret kalgliermežu radītajiem bojājumiem. Ir dzirdēts mīts arī, ka iespējams šīs granulas ir izšķīrušas ar lietus ūdeņiem, bet man starp pirkstiem ir viena šādā granula. Es viņu mēģinu tiešām stipri saspiest un virpināt pa pirkstu. Redzam, granula nav mainījusi savu izskatu. Ja savā laukā Ironmax Pro granulas vairs neatroda, tad kaitēklis tās ir apēdis un nepieciešama atkārtota apstrāde ar Ironmax Pro. Šajā sērijā tas arī viss. Veiksmi rudens darbos un tiekamies uz lauka!